Labvakar, jūsu uzmanībai sestdienas sporta ziņas, un tā sāksim ar basketbolu. Latvijas vīriešu izlase pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē izbraukumā grūtā cīņā ar 72-69 pārspēja Nīderlandi un turpina cīņu par iekļūšanu kvalifikācijas nākamajā kārtā. Pirmajā ceturdaļā visu laiku vadībā bija Laukuma saimnieki, to noslēdzot savā labā ar 26-18. Otrajā ceturdaļā Laukumā pilnībā dominēja Latvijas izlase, kas līdz pārtraukumam iekrāja 8 punktu pārsvaru 41-33. Otro puslaiku labāk sāk mājinieki, kuri pēc trešās ceturdaļas bija vadībā ar 54-52. Pēdējā ceturdaļā Nīderlandes komanda ieguva pat 8 punktu pārsvaru 60-52, tomēr spēles pēdējās minūtes labāk aizvadīja Latvijas basketbolisti, kuri veica izrāvienu 11-1 un pēdējās sekundēs nosargāja laimīgu uzvaru ar 72-69. Latvijai otrais panākums 5 spēlēs un pirmais jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā. Pa 21 punktam guva Artūrs Žagars un Rihards Lomašs, kura kontā arī 6 atlēkušās bumbas. Un iesākām spēli mēs drausmīgi, bez enerģijas, ātri tur visam aizsit ciet maiņas un nesapratām, mēs izdarīja izravienu, bet ar to savu raksturu un to neatlaidību salauzām beigās to spēli. Pirmdien Latvijas basketbolisti Rīgā uzņems Austriju. Latvijas sieviešu 20 basketbola izlase ar uzvaru sākusi Eiropas čempionātu Klaipēdā ar 70-63 pārspējot Zviedriju. Rezultatīvākā mūsu komandā ar 15 punktiem bija Mila Luzgina. Sensacionālu zaudējumu trešajā kārtā piedzīvoja pagājušā gada čempione Iga Svianteka. Polieta ar 6-7 un 2-6 piekāpās Aleksandrai Eālai, kuras iekļūšana Grand Slam turnīra astodaļfinālā ir lielākais panākums Filipīnu tenisa vēsturē. Vēl vienu sensāciju sarūpēja beļģiete Elise Mertense, kur ar 7-6 un 6-1 apspēlēja rangu otro numuru Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas. Itāliete Jasmina Paulini pārliecinoši ar 6-1 un 6-2 apspēlēja grieķieti Mariju Sakāri. Vīriešu turnīrā vācietis Jans Lenārds Štrufs negaidīt ar 7-6, 7-6 un 7-5 pārspēja ar 9. numuru izlikto Danilu Medveģevu. Polis Huberts Hurkačs 4 setos pieveica amerikānu Tomiju Polu, spānis Alejandro Davidovičs Fokina 3 setos ungāru Mārtonu Fučoviču, bet kanādietis Feliks Ožē Aliasims arī 3 setos amerikāņu Maiklu Dženu. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Līva Ēberega Štādes Beach Pro Tūras elites posma astodaļfinālā ar 21-23, 21-16 un 13-15 piekāpās olimpiskajām čempionēm brazīlietēm Dudai un Annai Patrīsijai un turnīru noslēdz dalītā 9. vietā. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā Rīgā trešajā spēlē ar 0-3 atzina Spānijas komandas pārākumu. Turpinājumā par futbolu. Noskaidrotas pēdējās 3 pasaules kausa astodaļfinālistes. Pirmoreiz vēsturē šo stadiju sasniedz Ēģiptes futbolisti, kuri pēc spēles 11 metru sitienos pārspēja Austrāliju. Ēģiptes nākamā pretiniece būs Argentīnas izlase, kas vienā no aizraujošākajām šī fināla turnīra spēlēm tikai papildlaikā ar 3-2 pieveic fināla turnīra debitanti Cabo Verdi, un Argentīna izcīnīja laimīgu uzvaru ar 3-2. Par pēdējām astodaļfinālistiem kļuva Kolumbijas futbolisti, kuri Kansas City ar 1-0 pieveica Ganu. Nākamajā kārtā kolumbiešus gaida tikšanās ar Šveices valstsienību. Latvijas futbola virslīgā ar 3 vārtiem izcēlās Mamadus Silla un Daugavpils savā laukumā ar 3-1 pārspēja Liepāju. Turnīra līderi RFS savā laukumā nospēlēja 1-1 ar Audu, un par šo spēli stāsta mūsu korespondents Lotārs Zariņš. Abas komandas savstarpējās spēlēs šo zonu uzvaras dalījuši uz pusēm. Maču iesāka labāk Auda. Tas arī parādījās statistikā. Pēc pirmā puslaika Auda izpildīja 5 sitienus, kamēr RFS nevienu. Pēc nospēlētas stundas atzīmes, pēc rupjas kļūdas pie saviem vārtiem Oskars Rubens guva vārdus un atklāja maču rezultātu Audai 1-0. RFS uzbruka, bet vienā no pretuzbrukumiem Auda panāca 2-0. Pēc video caurskatas vārtus gan neieskaitīja, jo pārkāpums bija noticis pie Audas vārtiem. 11 metru soda sitiens RFS un to izmantoja Stefans Paničs. 1-1. Ar nešķirtu arī noslēdzās spēle. Pirmais puslaiks mēs, man liekas, dominējam ļoti un bija daudz momenti. Otrajā puslaikā arī jūs redzēt, mēs iestām gols, tur tas vārds nospēlē ļoti to lomu, no 2-0 uz 1-1 aizgāja, bet kopumā spēlējām labi, beigās iesēdām, jo laikam to punktu arī gribējām dabūt. RFS tagad pakāpās uz pirmo vietu turnīra tabulā, bet Auda nemainīgi noslēdz pirmo trīnieku. Pauls Jonas Dienvidāfrikā izcīnīja 3. vietu pasaules čempionāta motokrosā 11. posma kvalifikācijā MXGP klasē. Jānim Mārtiņam un Kārlim Albertam Reišuļiem MX2 klasē attiecīgi 4. un 5. vieta.
Pirmās formulas Lielbritānijas Grand Prix sprinta sacīkstē uzvarēja sezonas līderis Kimi Antonelli no Mercedes vienības. 2,7 sekundes viņam zaudēja Ferrari pilots Lewis Hamiltons, bet trešo vietu sīvā cīņā ar Georgu Russellu no Mercedes vienības izcīnīja McLaren pilots Lando Norris. Kvalifikācijā turpinājās Antonelli dominance. 19 gadus vecais itālis izcīnīja savu 5. pole position šajā sezonā, demonstrējot izcilu ātrumu kvalifikācijas sesijas izskaņā. 2. un 3. vietu ieņēma abi Ferrari piloti Charles Leclerc un Hamiltons. 4. ātrākais laiks bija Russellam, 5. Izakam Hadžāram, kurš pārspēja savu Red Bull komandas biedru Maksu Verstapenu. Šķērsmetējs Krišjānis Suntašs rezultātu 78,64 cm izcīnīja 2. vietu starptautiskajās sacensībās Slovenijas pilsētā Nove Mesto. Par vieglatlētiku tepat Rīgā turpina Lotārs Zariņš. Daugavas stadionā 2 dienās medaļas sadalīja visās klasiskajās vieglatlētikas disciplīnās. U23 vecumā Ralfs Zazerskis sudrabam 100 metros pievienoja zeltu 200 metru distancē. Laiks 21,68 sekundes. Kā jau paši redzat, uzreiz fināls skrējiens. Visās 3 disciplīnās, ko es skrēju, uzreiz fināls. Nav daudz vairs palikuši, kas skrien. Žēl, protams, ka tā, bet kā ir, tā ir. Dāmām pie uzvaras arī 200 metros ar personīgo rekordu 25,13 sekundes tika Arina Seļverstova. Es jūtu, ka baigais vējš pūš. Un tad, es domāju, ka ir labi. Ceru, ka pieaugušā čempionā būs labāks rezultāts. 3000 metros vīriem U18 vecumā pie uzvaras tika Adrians Vaisjons. Distance veids 8 minūtēs un 54 sekundēs. Viņam uzvara arī vakar 1500 metros. Un šodien es nezinu savu rezultātu līdz galam, bet arī gribējās ātrāk. Vienkārši kājas neļauj, vējš pūta, vidas grūtības. Diska mešanā pārliecinoši labākais un tuvāko sekotāju par teju 10 metriem apsteidza Toms Samauskis. Viņa metieni sasniedza 58 metru atzīmi. Trīsveļu lēkšanā tikmēr pie uzvaras tika Brenda Džilijāna Apsīte, aizlācot 13,58 metrus. Turpinājumā, kas jāmaina Latvijas sportā. Latvijas pozīcijas startēšanai vienās sacensībās ar agresoru valstu pārstāvjiem kļūst arvien pielaidīgāka. Tomēr ne visiem sportistiem ir vienādi noteikumi, jo komandu sporta spēlēs sacensties pret agresoru valstīm aizliedz likums. Situāciju šķetināja Andris Auziņš un Raimonds Rudzāts. Pirms vairāk nekā nedēļas plašu rezonanci sabiedrībā izraisīja Siguldas novada pašvaldības lēmums mainīt savu kara sākumā pieņemto lēmumu nefinansēt novada sportistu startus tādās sacensībās, kurās startē agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji. Savā lēmumā deputāti atsaucās uz Starptautiskās olimpiskās komitejas rekomendācijām un Latvijas olimpiskās komitejas vadlīnijām, kas aicina nebojkotēt sacensības. Ja individuālajos sporta veidos zaļā gaisma startiem kopā ar agresoru valstīm tiek dota pat politiskā līmenī, jo arī nacionālās politikas līmenī tas tiek akceptēts, tad komandu sporta spēlēs to joprojām aizliedz likums. Kara sākumā veiktie grozījumi sporta likumā aizliedz nacionālajām izlasēm sacensties pret Krievijas un Baltkrievijas izlasēm, bet citos sporta veidos tas ir atļauts. Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus uzskata, ka pozīcijas mīkstināšana esot klāji neloģiska, jo drošības situācija Latvijā esot krietni sliktāk nekā kara sākumā, jo tagad arī mūsu teritorijā pasākuši lidot ar sprākstvielām aprīkoti droni. Skaidrs, ka mēs visu nosodam, bet ko mēs darām? Jo vienu ar pliku nosodīšanu, tas nevienam nepalīdz. Un tad ir jābūt konkrētiem soļiem, kā mēs rīkojamies, vai mēs esam joprojām vienoti. Šeit ir tas svarīgākais. Tas tās jau vārds nosodu paliek par izsmieku. Ja tam neseko, kā minēja, konkrētie soļi, kā mēs darām, ko mēs darām, kā mēs pieturamies, tas jau vairs nav nopietni. Ciprus ieskatā brīvākas rokas pozīcijas paušanai vai nepaušanai var būt tiem sportistiem, kuri savas karjeras uztur paši. Savukārt Latvijas Olimpiskās vienības atlētiem, no kuriem lielāko daļu uztur valsts, būtu jābūt pakļautiem valsts politikai. Tev maksātājs ir Latvijas valsts. Līdz ar to nekādas starptautiskās vadlīnijas tur nevajag ņemt pierē. Tev ir Latvijas valsts nostāja, tu dzīvo uz nodokļu maksātāju naudas, līdz ar to vienīgais, kas tev jāklausa, ir valsts vadlīnijas. Un tas ir bēdīgākais, ka šobrīd mums tik daudz to vadlīniju, ka tu beigās jau īsti nesaproti, kuras tas ir īstās vadlīnijas. Jauniešu līmenī Krievija un Baltkrievija zem saviem karogiem var startēt vairāk nekā 20 sporta veidos, savukārt pieaugušo līmenī jau vairāk nekā 10.
Ciprus uzskata, ka Latvijas sporta funkcionāru vidi ir pārāk viegli padevusies agresoru valstu spiedienam, jo personīgie labumi, ko latvieši gūst no būšanas dažādos amatos starptautiskajās federācijās, esot guvuši virsroku pār Latvijas interesēm. Man ir bēdīgi redzēt, ka ir labie piemēri, kuriem federācijas vienkārši nesekoja, kur vienkārši viņi padevās un pēc būtības ielaida Krievus. Un tagad tas ir skaidrs, ka tālāk būs grūtāk un grūtāk cīnīties vienkārši pret šo visu stāstu, jo redzot un klausoties dažiem arī starp federācijām, dažiem krēsli ir daudz svarīgāki nekā valsts ideoloģija. Tas ir ļoti bēdīgi. Komandu sporta spēlēs Baltkrievija ir pielaist jaunatnes sacensībām hokejā, futbolā un volejbolā, kur pielaist ir arī Krievija. Attiecīgo sporta veidu federācijas paudušas nostāju, ka sacensībās piedalīsies, bet pret agresoru valstu izlasēm nespēlēs un pieņems tehniskos zaudējumus. Turklāt sacensties pret šīm komandām liedz arī sporta likums. Miglā Tīta ir atbildes jautājumu, kāpēc Latvijas valsts oficiālā politika vienai daļai sportisti ļauj sacensties ar agresoriem, bet citiem neļauj, jeb kāpēc kara 5. gadā joprojām nav izdevies panākt vienotu nostāju. Tāpat mulsumu raisa valsts finansējumu piešķiršana startiem vienās sacensībās ar agresoru valstīm. Par sportu atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija aicinājumam sniegt savus skaidrojumus šonedēļ tā arī neatsaucās. Ir skaidrs, ka šī tēma būs aktuāla arī turpinājumā, un mēs noteikti par to runāsim arī savos sižetos, bet sestdienas sportziņas ir galā ar labvakar. Labvakar laika ziņās. Šodien debesīs brīžiem uzspīdēja saule, bet brīžiem arī to aizklāja mākoņi un daudz viet Latvijā sagaidīts īslaicīgas lietus, vietām arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra šodien nepārsniedz 22 grādus, un līdzīgi laikapstākļi gaidāmi vēl arī turpmākajās dienās, bet aplūkosim, kāds laiks rīt būs citvietā Eiropā. Eiropas dienvidos laiks vēl aizvien ir silts un Atenās gaisa temperatūra rīta dienā paaugstināsies līdz 29 grādiem, tur nokrišņi nav gaidāmi. Romā gan mazliet tveicīgāks, tur ap 33 grādiem, bet lielāks karstums jūtams Madridē. Tur gaisa sakarsīs līdz pat 38 grādiem. Parīzē 29 grādi, Prāgā gaidāms lietus un tur maksimālā gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem. Līdzīgi arī Kijevā, Viļņā 19 grādi un lietains laiks, līdzīgi arī Helsinkos un Tallinā. Un arī pie mums šajā naktī lietus mākoņi skars galvenokārt valsts centrālo un austrumu daļu, bet rīta dienā īslaicīgas lietus gaidāms daudz viet Latvijā. Turklāt vietām jārēķinās arī ar stiprākām lietusgāzēm un pērkona negaisu. Šajā naktī mākoņu debesīs būs daudz, debesis skaidrosies tikai brīžiem, tāpat gaidāms arī lietus un iespējams negaiss. Minimālā gaisa temperatūra būs 12–17 grādu robežās un līča piekrastē pūtīs brāzmaināks vējš. Rīta dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17–22 grādus, lai arī brīžiem uzspīdēs saule. Daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras pērkona lietusgāzes. Dienā vējš pūtīs no ziemeļrietumiem un brāzmās nepārsniegs 15 metrus sekundē. Rīgā nakts arī būs mazliet vējaināka, tāpat ik pa laikam ir gaidāms lietus un iespējams negaiss. Naktī minimālā temperatūra 15–17 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 20–22 grādiem. Arī nākamās nedēļas sākumā laiks būs mērenis, silts, gaisa temperatūra gan nepārsniegs 20 grādus un bieži sagaidīsim lietu. Naktī uz pirmdienu 12–17 grādi, dienās 16–20 grādi un vēl aizvien būs jūtams brāzmaināks ziemeļrietumu vējš. Gan naktī, gan dienā daudz viet Latvijā gaidāmi nokrišņi, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes. Arī otrdien gan naktī, gan dienā vietām gaidāms lietus, temperatūra naktī 10–15 grādi, bet dienā 17–19 grādi. Prognozes liecina, ka cerības uz siltāku laiku pavīd nākamās nedēļas otrajā pusē, bet vēl pavisam īsi arī par ūdens temperatūru. Upēs un ezeros ūdens temperatūra sasniedz 16–24 grādus, Baltijas jūras piekrastē 18–20 grādi, bet Rīgas līcī 18–21 grāds. Šajā vakarā laika ziņās tas viss. Ar labvakar!